par ko politikam vajadzēja būt. Nu, tādam puikam kā lauku puikam, nu, ko viņš varēja domāt, ko viņš zināja par krieviem, par vāciešiem, ko viņš zināja. Tēvzeme sauc savus dēlus, atsaucaties! Vecāki, skubiniet savus zēnus! Puikas, kuriem kariņu ar koka plintēm vēl būtu jāspēlē pa nama pagalmiem un tuvējo mežu, kļūst par zaudātiem. Šie vācu solītie gaisi izpalīgi uz 1 gadu tiek pataisīti par pilntiesīgiem Wehrmachta karavīriem, kuri ierauti lielvaras laktiņā, cīnās tepat Latvijā un Vācijā. Daudzi no viņiem, izrauti no skolas sola, tā arī neatgriezīsies. Palikuši bez vidusskolas atestāta, bez pirmās mīlestības, bez savu pirmā skūpsta. Pēc smagajām kaujām Latvijas pierobežā leģionu 15. divīziju saformē no jauna, savāc un nosūta uz apmācībām Vācijā. Drīz viņus nosūtīs uz fronti, turpat Vācu zemē. Bet karš tad jau ies uz savu beigu galu, un vācu ģenerāļiem sāks nepatikt latviešu nevāciskais gars. Lai kā vilku barotes skatās uz mežu, lai ko kara pēdējos mēnešos nesola latviešiem, tie aizvien vairāk skatās uz rietumu pusi, uz to, no kuras tuvojas senie sabiedrotie angļi un amerikāņi. Daža leģiona vienība turpina cīņu, jo ienaidnieks arī šeit ir palicis tas pats. Daža vienība tiek atbruņota, daža ar ieročiem rokās mēģina izlausties līdz rietumu frontei, lai padotos, lai tikai nenonāktu Krievu rokās. Svētos mājās pārnā, kad Latvija brīvā būs, kad baltās dzimtenes smiltīs, man soldāts uz savus. Kad baltās dzimtenes smiltīs. Kara beigās, ja būtu padevies gūstā pie Krieviem, es nebūtu šodien te. Piemēram, man gandrīz vai visus piederīgos izvedu uz Sibiriju. Tātad arī es būtu tur, ja es nebūtu tajā leģionā. Mani radinieki tagad pārbrauc no Sibirijas, sāk visu no gala. Es zaudēju pilnīgi visu, nekā. Tevu izmeta laukā, Krievi pēc kara. Un tad viņi vairs te nav. Tāpat tās mājas ir zemīte, tādas nav. Man tā visa ģimene Anglijā. Ne? Tagad es atbraucu uz nedēļu, lai parādītu saviem bērniem un mazbērniem, no kur es nāku, jo viņi grib redzēt. Sarkanās armijas rindās stājas jauns latviešu pulks. Pulkvedis Ārens, pulka komandieris, saņem no armijas vadības kaujas karogu. Atskan kara zvērsta vārdi. Kareivji un oficieri zvērgodam cīnīties zem pulka karoga. Kad fronte jau tikus līdz Kurzemei, Krievi cīņā par padomju Latviju sarkanarmijas 130. strēlnieku korpusā iesauc tos, kurus neparāva leģionā vai darbdienestā, tos, kur radi un draugi ir palikuši viņpus frontes līnijas. Un atkal latvieši cīnās. Viens cīnās par padomju varu, viens pret vāciešiem,
Cits, lai cik tas absurdi arī neizklausītos, cīnās, lai izdzīvotu, lai neķertu savējo tribunāla lode, jo, kā teiktu Trotskis, no komisāra aizmugurē jābaidās vairāk kā no ienaidnieka priekšā. Tāpēc bez īpašas apmācības plinta rokā un uz priekšu. Za Roģinu, za Staļinu. Neticiet ienaidnieka un viņu algotņu meliem, palieciet mierīgi savās dzīves un darba vietās. Jums nekas nedraud. Pie jums nāk draugs, varenā sarkanā armija. Pie jums nāk brīvība un taisnība. Pa pirmā lieta, kā ienāk Krievs, tūlīt vīrus kopā, visus vīrus aiz krāgiem ārā no mājas ārā, vai ne? Nu, kas viņš pārbrīvotāja, ka ņēma mūs to pašu nabadzību, to pašu vienīgo, kas bija, to paņēma. Nu, vai tā vajadzēja iedomāties pat tā mazi kusli bēniņi mums bija visi, ja? Nē, visas pantus apgriež otrādi, kas patīk frotēt vielīt, uzsien uz kaklu, buģiļniku, modinātājs, kavat. Redz, ka bēgļi. Sešās mājās kabelniekos, nu pēdīgi nabagi, nu redz, ka nekā nav. To pašu, kas nav. Tas jau mūs jau sasit, šokēja galīgi, nu. Viss šitā te uzvedība. Straujā triecienā sarkanā armija atbrīvo Rīgu. Pār padomju Latvijas galvaspilsētu atkal brīvi plivo sarkanais karogs. Kurus nepaņēma vācieši, tos visus mobilizēja Krievi. Mēs Ziemassvētku kaujās pēc Gūstekņa stāstītām, pēc tā, ko paši redzējām, mēs rēķinājām, ka vienu latviešu leģionāru, kas ir kritis šajā Ziemassvētku kaujā, nu, tas ir tāda pa vienu kauju, tāda es runāju tikai. Ir krituši vismaz 6 latvieši sarkanarmijā. Un vēlāk tagad es uzzināju, kad ir Ziemassvētku kaujās krituši 2000 latviešu leģionāri, un no 130. korpusa gandrīz pusi ir kritus. 130. korpusā bija 24 000 cilvēku. Bija gadījums, kad brālis izlūgājienā nošāva savu pretinieku un pēc tam redzēja, ka tas ir viņa brālis. Un mūsu vienībai blakus, kainieku vienībā, dēls saņēma kūstā tēvu. Appus frontes līnijai. Ozoli, Kalniņi, Priedīši, Bērziņi. Bērziņi, Priedīši, Kalniņi. Viens pret otru. Pie Volhaus. Aivieksts, Cieceris, latviets pret latvieti. Dala tēva zemi, lai arī pašiem nav ko dalīt. Pie džūkstas, blīdenes un mieriņiem, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Kauju Ziemassvētkos un 1. maijā katrs nes savu krustu. Visi vienā nāves dejā.
un vēl viens stulbuma kalngals. 43.